Valsts eksāmena matemātikas uzdevums numur 8. 23. gads optimālais līmenis. Par 8. uzdevumu mums dod 1 punktu, un mums ir jānosaka, ar ko būs vienāda kuba sakne no A4, pārveidojot to par pakāpi. Kurš no variantiem apvilkt pareizo atbildi? Paskatāmies formulu lapā. Un formulu lapā ne pie sakņu īpašībām, ne pie pakāpju īpašībām nav dota pamata patiesība, ka ja mums ir n-tās pakāpes sakne no A m-tajā, tad tas ir A pakāpē, m dalīts ar n. Tad, ja mums ir kuba sakne no A4, tad tas būs A4 dalīts ar 3. A atbilde būs pareizā. Tas ir tad, kad mēs atceramies formulu. Bet, ja nu gadījumā ir tāds brīdis, kad mēs tomēr formulu neatceramies, nemākam atrast, nemākam saprast, tad galvenais, kas ir jāskatās pašā uzdevumā, ka A4. Tad A būs 4. pakāpē, un tas trīnieciņš kaut kur pienāks klāt. Kāpēc mums nedara atbilde B? Tāpēc, ka atbilde B mums sanāks vienāda ar 4. pakāpes sakni. Tas, kas saucējā, tā būs saknes pakāpe no A kubā. Kāpēc mums nedara atbilde C? Tāpēc, ka tā būs 81. pakāpes sakne no A1, bet šo viennieciņu drīkst nerakstīt. Un tāpēc arī mums nedara atbilde D, jo arī 64. pakāpes sakne no A1 mums nedara. Neatbilst mūsu uzdevumam. Tagad 9. uzdevums. Ģeometriskās progresijas 1/3 mīnus 2/3, 4/3, 4. loceklis ir. Un tad noteiksim 4. locekli. Ko mums palīdz formulu lapa? Mēs skatāmies uz formulu lapu, algebras augšpusītē, algebras daļas augšpusē, ģeometriskā progresija. Ģeometriskā bija tur, kur reiznē ar kaut kādu Q, bet tieši gatavu formulu nav. Mēs zinām ģeometriskajā progresijā, ka katrs nākošais ģeometriskās progresijas loceklis bija Q reizes lielāks. Tas Q saucās smalki kvocients, bet šobrīd par to mums nejautā. Aritmētiskajā progresijā bija katrs nākamais plus kaut kāds skaitlis. Mums ir ģeometriskā. Tātad, ja mums otrais loceklis ir mīnus 2/3, tad to izdalot ar pirmo locekli 1/3, mēs iegūsim to mistisko skaitli. Ar kādu 1/3 pareizināt, lai sanāk 2/3. Es speciāli pierakstīju ar šo te daļsvītru, lai te varētu ierakstīt atkal dalīšanu zīmi. Dalīts ar 1/3. Atgādinu. Mīnus 2/3 dalīts nozīmēja, dalīts 1/3, tas nozīmē reiz 3/1. Trīnieku noīsinam, paliek mīnus 2 dalīts ar 1 ir mīnus 2. Tas ir formulās tas mistiskais kvocients, bet tas nav jāpieraksta. Tad ģeometriskās progresijas pirmais loceklis 1/3 tika pareizināt ar mīnus 2, lai dabūtu mīnus 2/3. Šaubaties, vai pareizi izrēķināts? Šis ir jārēķina kaut kur uz tukšajās vietās uz lapām, ko neviens nevērtēs šos te rēķinus. Varētu paskatīties, ja jums ir bail, ka jūs kļūdaties. 4/3 izdalīsim ar mīnus 2/3, jāsanāk tam pašam. Bet šo mēs īstenībā, protams, visu rēķināt galvā, vai ne? 4/3 reiz mīnus 3 puses. Trīnieki noīsinās, nekas nepaliek. Viennieki paliek 4 ar 2, 2. Skaitītājā mīnus 2 paliek, saucējā 1, jeb kopsumā tas viss ir mīnus 2. Urā, kvocientu mēs mākam rēķināt. Ar pirmo piegājienu jau mēs bijām izrēķinājuši. Ko tas mums dod? Mums prasa kāds 4. loceklis. Tas nozīmē 3. locekli 4/3. Mēs pareizināsim ar mīnus 2 un uzzināsim kāds 4. loceklis.
4 reiz mīnus 2 ir mīnus 8 trešdaļas. Var rakstīt arī mīnus 8 trešdaļas. Un kur mums tāda atbilde ir? Tā mums ir D atbilde. Apvelkam D. D atbilde ir mīnus 8 trešdaļas. Nu, tā to var rēķināt, kad neatcerās formulas. Paldies par uzmanību!